Sveicināti mūsu mini meistarklasē šodien tādā karstā dienā, lai tas kalpo jums gan kā atpūta, gan tiešām kā mini meistarklase, kad mēs mācāmies kādas metodas, kā celt savu iekšējo pasauli un bērnu iekšējo pasauli. Ja jau jums tas interesē, tad mēs esam uz viena viļņa, jo es arī esmu 4 bērnu tēvs, mani sauc Viesturs Vizulis un cenšos iepazīt Kraftineru metodoloģiju. Un metodoloģijas, starp citu devīze, tā arī skan. Uzbūvē sevi no iekšienes. Un par to, ka tādas skaistas devīzes mēdz būt vienkārši kā tukšās frāzes, par to varbūt kādam ir aizdomas, bet nē. Šī gadījumā uzbūvē sevi no iekšienes ir reāla, pilnīgi reāla tēze, par kuru šodien tuvāk, protams, pati metodoloģijas autore, doktori psiholoģijā Ina Grasmane mums mēģinās pastāstīt. Tātad, ko tas īsti nozīmē? Tad uzbūvē sevi no iekšienes. Jā, mēs pagājušo nedēļu pavadījām Aizkrauklē, brīnišķīgā nometnē, kas nebija viegla nometne, jo tā bija nometne bērniem, kuri nāk no sociāli grūtiem apstākļiem. Tātad viņiem kaut kas iekšā ir salūzis, viņiem kaut kas iekšā ir traumēts. Un ar šādiem bērniem mēs kopā dzīvojam veselu nedēļu. Un uzbūvē sevi no iekšienes, tas ir viss tas process, kam mēs gājām cauri un rezultāts, kurā mēs nonācām šīs nometnes beigās. Kā mēs gājām cauri dažādām viņu emocijām, viņu dusmām, viņu pretestībai, viņu bailēm, viņu negribēšanai, viņu neticēšanai, tam, ka viņiem atvērās kaut kādas sāpes un tad viņi varbūt naktī raudāja un nevarēja nomierināties. Un apkārtējie cilvēki bija satraukušies, kas tagad notiek, un vai viņiem kāds arī kaut ko aiztaisīs ciet, vai viņi būs tikai tādi atvērti. Un rezultāts piektdienas vakars, un visi bērni viens pēc otra kāpj uz skatuves un rāda savus talantus. Fantastisks, spēcīgs pasākums, nevis tāpēc, ka viņi ir izcili mākslinieki, bet tāpēc, ka viņi ir uzvarējuši. Viņi ir pārvarējuši, viņi uzcēluši. Un kā viņi cēla? Viņi izdzīvoja mūsu Kraftineru metodi. Viņi izdzīvoja to pilnasenīgi, pilnīgi katru dienu. Un kas tad ir Kraftineru metode? Kraftineru metode klausies vispirms kādu stāstu, tātad bērni vispirms klausījās dienas stāstu, un stāsti ir īpaši izveidoti. Tie stāsta par dzīvi, bērnišķīgā valodā, par dažādiem dzīves svarīgiem jautājumiem. Kamēr viņi klausās, viņi zīmē, tas arī viņus atver. Un pēc tam mēs viņiem sakam, klausies, dodies un būvē. Un viņi būvē. Un reāli būvē. Un kas tad ir būvē? No lieliem, dzīviem, īstiem koka klučiem, dažādiem materiāliem. Viņi būvē savu pasauli, viņi būvē tā, kā viņi to redz. Piemēram, pirmajā dienā mēs viņus sūtījām uzbūvē vietu, kur tu jūties laimīgs. Un pēc tam tad pastāsti savu stāstu. Un bērni būvē par kaut ko svarīgu sevī, pēc tam viņi pastāsta savus stāstus, tātad viņi būvē sevi arī ar vārdu, un caur to viņi aug, caur to viņi pieņems spēkā. Un gala rezultāts ir tāds, ka nedēļas beigās 95% no bērniem, bet 100% es teiktu no tiem, kas piedalījās pilna laika nometnē, uzbūvēja sevi, uzkāpa uz skatuves un pateica, es esmu, un man ir ko dot šai pasaulē. Un tā, man liekas, ļoti liela uzvara. Jā. Skaists stāsts un pieredze, un arī mēs praktiski šodien mēģināsim jums iedot kādu metodi, kā padarboties ar savu iekšējo pasauli, savu iekšējo bērnu, bet vai cik skaists tas stāsts arī mums neizklausītos, ka viņi uzbūvēja, viņi uzvarēja, tādi poetiski vārdi, bet kāds ir tas mehānisms, kā tas var darboties? Tad, kad tu saki uzbūvēt iekšējā pasauli, varbūt detalizētāk mēs varam parunāt, ko mēs ar to saprotam. Tā sirds metodes ir ļoti, ļoti vienkārša. Un kā jau visģeniālais ir ļoti vienkārši, vai ne, dzīvē. Vispirms stāstam stāstu bērniem, stāstus, kurus mēs paši varam radīt. Stāstus par sevi mēs varam stāstīt, par savu dzīvi. Varbūt mēs varam stāstīt par saviem dzīves notikumiem, bet
ietērpt citos personāžos. Mēs varam paņemt no mūsu terapeitisko stāstu grāmatas stāstus. Šīs grāmatas pie mums var iegādāties. Stāsti. Un kamēr tu stāsti, ļauj bērnam zīmēt. Un es parasti bērniem saku, nedomā, ko tu zīmē. Vienkārši atļauj rokai vilkt, atstāt nospiedumu. Atkal sajūtas nospiedumu. Tas ir vienkārši. Un vienkārši ir arī tas, kad bērniem daudz vieglāk ir klausīties, un visi šie bērni, kuri īstenībā viņiem grūtības ir kaut kādas, viņi ieiet šajā zīmēšanā un klausīšanās procesā un nomierinās un iestājās telpā miers. Un Daugavpilī, piemēram, mēs vadījām pagājušajā gadā, šajā mācību gadā nodarbību puišu grupai. Un tad, kad viņi klausījās stāstu un zīmēja, tad bija pilnīgs klusums, kas zīmuļus varēja dzirdēt. Priekš manis tas bija vienmēr ļoti aizkustinoši. Jo te bija pavisam normāli puiši, kas dara blēņas visādas, bet tajā procesā viņi iegāja pilnīgi tādā sevī. Un pēc tam mēs vedam viņus no šī pārdzīvojuma ārā, mēs viņiem sakam, uzdodam jautājumu vai dodam tematu un sakam, tagad ej būvē. Būvēšana bērniem ļoti patīk, viņi dodas būvē. Pēc tam viņi stāsta savus stāstus. Brīnišķīgs stāsts, ļoti interesants stāsts. Un tādus dziļus stāstus. Caur šo stāstīšanu viņi mainās, aug, kaut kas ārstējās. Un skolotāji, kas lieto šo metodi skolās saka, bērni mainās mūsu acu priekšā. Jā. To mēs saucam par sevis būvēšanu. Un sevis būvēšanu no iekšienes. Un būvēšanas instruments, tad, ja es pareizi tevi sadzirdēju, ka būvēšanas instruments ir stāstītājs, šie vārdi. Es pareizi esmu sapratis? Būvējam mēs divējādi. Mēs būvējam caur to, ka mēs klausamies stāstus, jo stāsts ir jebkuras terapijas metodas galvenais instruments. Cilvēks arī atnāk uz terapiju, viņš stāsta savu stāstu. Pēc tam mēs būvējam ar klučiem, ar mūsu kraftineru materiāliem. Un es jūs arī došu šodien vienu metodu, kur tu varēsi pamēģināt mājās būvēt kopā ar savu bērnu. Tev noteikti nav kraftineru kaste mājās ar visiem būvēšanas materiāliem, bet nebēdā, mēs esam vasarā, ej uz mežu. Brauc pie jūras un būvējiet tur. Un tā arī dzima kraftinera. Kraftiners, šī kaste, kur ir dažādi izlasīti materiāli un speciāli dizainēti no dabīga koka, no speciāli atlasītas koka šķirnes. Tas ir tikai rezultāts tādam ļoti ilgam dzīves ceļam. Jā, tā bija reklāmas pauze. Reklāmas pauze. Bet tu teici, ka tātad sākumā stāsta pie terapeita savu stāstu un pēc tam ar klučiem notiek tā otra daļa. Un tad viņi būvē ar šiem klučiem brīnišķīgajiem. Un tas kluči ir uzdizainēti tā, ka tur nav nekā gatava. Bērnam ir iespēja radīt savas idejas, un tas ir tas, kas mums ļoti šodien pietrūkst. Visi tiek ielikti darba lapās, visi tiek ielikti uzdevumos, instrukcijās, un pat tiek aizliegts kaut kur būt tam, kas tu esi. Tad kraftiner atgriež bērniem bērnību, atgriež bērniem šo iespēju būt tam, kas es esmu, atgriež bērniem viņu iekšējo balsi, atgriež bērniem tiesības radīt lietas tā, kā viņi to redz. Un tad, kad mēs bērniem pasakam tādu pavisam filozofisku lietu, uzbūvē kaut ko, kas tevi padara laimīgu. Ko tu būvētu, Viestur? Godīgi sakot, es sāktu ar kaut kādiem izvēlētiem 2 klučiem, un es abstrakti to būvētu. Es nebūvētu neko konkrētu. Es vienkārši uzbūvētu tādu bildi, kas man liekas harmoniski. Jā, un tā tas sākās. Un viņi arī, un es viņus tā aicinu, vienkārši ņem kaut ko un sāc radīt. Bet viņi jau kaut kur aiziet tajā radīšanas procesā. Un iespējams, ja tev tie kluči te būtu, tu arī kaut kur aizietu. Un kāds puisis, piemēram, radīja skūteri. Mūsu kraftineru klučiem radīja skūteri. Izcilu, tā kā īstais. Vai kāds cits radīja māju, kura ir 1 metru virs zemes. Viņš izdomāja, kā viņš varētu nostiprināt, viņam bija māja 1 metru no zemes, un tā bija viņa sapņu māja. Viņš teica, es vienmēr esmu sapņojis par tādu māju. Tas ir, kā mēs atveram bērnam šo iespēju sapņot, lidot, piedzīvot sevi, realizēt savas idejas. Īstenībā, tāpēc mēs šeit esam. Jā.
Skaisti. Un tāpēc mēs šeit esam, to viņās mēs iegūsim, iemācīsimies arī kādu mazu metodīti, ko praktiski izmantot. Mazliet atliek vēl varbūt, kamēr kāds piesvārds, tomēr pajautāšu, ja mēs runājam par šo otro daļu, ka pēc būvēšanas tātad bērni stāsta. Kādam liktos, man pašam liktos, kas tur tāds? Uzbūvē, pastāsti kaut ko, pasaki, kāpēc ne uzbūvē to, kur man ir skūteris vai tas. Bet kas tajā stāstīšanā notiek? Cik tas ir viegli, grūti? Varbūt pakomentēt par stāstīšanu pašu. Stāstiet dziļumā. Sākumā varbūt tas nav viegli uzreiz, cevišķi, ja tu neesi ieradis stāstīt, kaut gan bērniem dabiski ir stāstīt par to, ko viņi ir radījuši. Šī visa metode, viņa ir tapusi nevis universitātē, sēžot solā vai nodarbojoties ar kaut kādu augsto zinātni. Tā metode nāk no reālas tās drēbes, no tā daudzu gadu būšanas kopā ar bērniem, arī ar maniem bērniem, 4, tāpat kā tev, kur jau ir lieli un kur var šodien pastāstīt par šīs metodas ietekmi. Un tā ir šī būšana un vērošana un dzīvošana, kā bērni būvē, kā viņi rada. Kuram nepatīk pastāstīt par to, ko viņš ir uzbūvējis? Kuram? Visiem patīk. Visi grib pastāstīt. Un tāpēc viņi stāsta ar lielāko prieku, tāpat kā viņi stāsta par saviem zīmējumiem. Bet tā varbūt inovācija, tā rozīnīte visai šajā metodē ir tieši tas filozofiskais pagrieziens, tāds eksistenciāli filozofisks pagrieziens, piesitiens, es teiktu. Ja mēs runājam par laimi, mēs runājam par talantu mājām, mēs runājam par dzīves kuģiem, mēs runājam par dažādiem šķēršļiem, kas traucē būt laimīgiem. Un neviens jau nevar atbildēt, kāds tev šķērslis traucē būt laimīgam. Tu jau nevar atbildēt uz tādu jautājumu. Kurš bērns varētu atbildēt uz šādu jautājumu? Bet tad, kad viņš uzbūvē, tad viņš pastāsta. Piemēram, viena meitenīte, kurai bija jābūvē vieta, kur tev ienāk miers, uzbūvēja baznīcu. Viņa teica, ka viņa iet baznīcā parunāties ar kādu ļoti tuvu cilvēku, kura šeit uz šīs zemes vairs nav. Un tas viņu dara ļoti mierīgu. Mēs nekad neuzzinātu ikdienas dzīvē, skolas kaut kādā procesā par tādām lietām, dziļām, iekšējām, ar kurām bērni dzīvo. Bet Kraftiner dod šo iespēju pietuvoties, dzirdēt. Un mums kā vecākiem, pieaugušajiem, ir tikai jāatver savas ausis. Un jāsāk klausīties, un jāsāk sadzirdēt. Un tad var dzirdēt brīnišķīgas lietas, un es arī šajā nometnē dzirdēju daudz stāstus. Bet Viestur, es gribu pastāstīt, kur tad ir tas Kraftiner. Kur viņš ir? Dzīvo. Tieši tā, otrā reklāmas pauzīte, tā kā mums bija plānots dzīves laboratorijā, teorētiskā daļa un reklāmas līdz 10 minūtē, pēc tam praktiskā daļa. Jā. Kraftiner ļoti dzīvs, jau dzīvo daudzās vietās pasaulē. Un pirmā vieta, kur šī metode aizbrauca, bija Ukraina. Bērni, kuri cieš no kara un, protams, redz lietas, kuras viņiem nav jāredz. Un tad, kad es Ukrainā kādā seminārā pēc tajā pilsētā, kurā mēs bijām, tajā dienā atveda mirušu kareivi Zārkā. Un tas ir ļoti emocionāli tajā pilsētā, jo visa pilsēta iziet sagaidīt šo mirušo kareivi. Un tās ir lielas emocijas, jo tur ir gan mammas, gan sieva, gan draudzenes, gan kaimiņienes, gan skolotāja, un sievietes raud, un tās ir ļoti spēcīgas emocijas. Un visa baznīca iziet, un tur ir lūkšanas, tas viss ir ļoti, ļoti spēcīgi. Es personīgi pat nevaru tur aiziet, jo man sirds vienkārši lūst. Mans vīrs ir gājis un filmējis, un tas man īstenībā, es tādu varu pateikt, bet es kādā šādā dienā, seminārā, kurus vadīju vecākiem, jautāju viņiem. Kā jums liekas, vai mums ir jārunā ar bērniem par to, ko viņi redzēja šodien? Kā domā, ko visi atbildēja? Teorētiski jārunā. Nē. Zini, ko viņi atbildēja? Viņi atbildēja, mūsu bērni tik daudz cieš, ka mēs negribam vairs vakarā vēl runāt par ciešanām. Tev saprotams tas ir? Vai tajā pašā vakarā, vai pēc 3 dienām, tas cits jautājums, jā. Es domāju, ka jārunā ir obligāti ar bērniem, jo šīs neizrunātās lietas, šīs nepateiktās lietas
spēcīgi emocionālās lietas, viņš tā kā iesprūst to bērnu tādā cietumā. Un viņi iesprūst šajās emocijās. Viņi paši, bērni ir bērni, viņi nevar paši atrisināt šīs emocijas. Un tad kraftineri nāk tas tā kā instruments, tā kā palīgrīgs, lai palīdzētu mums dzirdēt bērnus. Tātad kraftineri Ukrainā dzīvo un palīdz bērniem. Kraftineri dzīvo arī Latvijā, Aizkrauklē. Paldies Aizkraukles klīnikai, paldies Aizkraukles pašvaldībai, Aizkraukles sociālajiem dienestam. Visiem kopā sadodoties rokās ir piedzimusi kraftineru rehabilitācijas programma, un bērni dažādos vecumos var saņemt to dažādos formātos. Klīnikā saņēma mazākie bērni, pēc tam tagad vasarā nometni saņēma pusauģi, arī mūsu šo metodi. Kraftineri dzīvo skolās. Valmieras un Zaļā skola šobrīd iedzīvina savā izglītības vidē mūsu metodi. Kraftineri dzīvo baznīcās, kraftineri dzīvo dažādās kopienās. Aglonā vecāki paši izveidoja tādu istabiņu, kur viņi paši vecāki iet un vada šīs nodarbības mūsu. Un tātad kraftineri dodas pie bērniem, lai atvērtu viņus, lai palīdzētu viņiem satikt sevi, piedzīvot savu radošumu un lai sarunātos. Tātad kraftineri tev ir vajadzīgs, lai tu sadzirdētu, kas stāv aiz normāli, ok, labi, man iet. Lūk, un tieši tā, un jūs arī, paldies, ka esat pieslēgušies, jūs arī esat tiešām šīs metodas noteikti atbalstītāji, mūsu tāda pirmā mini meistarklasīte, un tā pirmā metode, ko mēs gribējām dāvināt tieši mūsu šīs dienas ciemiņiem. Varbūt šajā metodē es gribētu ievadīt ar tādu stāstu, arī vēl vienu praktisku stāstu arī no darba ar bērniem grupā, kuru mēs vadījām pagājušajā mācību gadā. Bija viens puisītis, kurš slimoja, cieta no galvas sāpēm, tādām migrēnas, tādām uzbrukumiem, teiksim tā, uzlidojumiem, kur varēja sākties jebkurā brīdī. Un mums bija vienošanās ar vecākiem, ka tad, ja viņam sāksies migrēna nodarbības dienā, viņi viņu vedīs ar visām galvas sāpēm uz to nodarbību, lai mēs varam saprast, par ko tur vispār ir stāsts. Mēs varam pastrādāt ar viņu. Un vienu dienu, tas jau bija, man liekas, kaut kāda pāri, mums ir rehabilitācijas programma ir 12 nodarbības, tas jau bija pāri pusē. Viņš tiek atvests, un jau vecāki saka, ka viņam tagad tā galva sāp, un viņš tiek atvests uz nodarbību. Es jau redzu pēc sejas, viņš ir pilnīgi bals, viņš kā krīts, var redzēt, ka tā migrēna viņam ir, ka viņam sāp, un viņš tajā telpā ir, kur visi būvē, protams, trokšņains process, visi tur darbojās, bērni tur, un viņš uzbūvē tādu gultiņu, sev stūrīti ieguļās, uzsadz audumiņu, jo mūsu kraftineru kastē ir arī audumi un dažādi materiāli, uzstājas un apguļās, un es saprotu, ka viņam ir grūti izturēt to troksni. Un es pieeju pie viņa, saku, klausies, ņem to mūsu kasti, savāc visus tos materiālus, ko tu gribi, ej ārā tajā koridorā, kur ir pilnīgs klusums, un uzbūvē savas galvas sāpes. Vienkārši lietas, kas tev liekas. Viņš piekrita. Viņš paņēma savāca materiālus, aizbrauca uz to koridoru un būvēja tur kādu laiku, kamēr mēs tur iekšā ar bērniem darbojāmies. Tad viņš man pasauca, ka viņam ir gatavs. Tu saki, kā viņi stāsta. Tā viņi ir stāsta. Viņš labprāt grib pastāstīt par to, ko viņi uzbūvējuši. Un es aizēju paklausīties, ko viņš man stāstīs. Viņš man pastāstīja stāstu. Viņš pastāstīja par to, kad tās galvas sāpes ir viņa kontrole. Ka viņš ļoti daudz ko dzīvē kontrolē. Katru dienu, no rīta līdz vakaram. Viņš iet uz skolu un viņš kontrolē savu uzvedību, viņš kontrolē savus vārdus, viņš kontrolē savu rīcību. Tātad viņš tāds ļoti grib būt kārtīgs cilvēks, un viņš ļoti sevi kontrolē. Bet vienā brīdī tā spriedze ir pa daudz, un viņa gāž viņu gultā, tajās galvas sāpēs. Un tad viņš kādu brīdi var atlaist to kontroli, jo tad viņš vienkārši guļ gultā, viņam sāp galva. Un tas ir ļoti dziļš tāds psiholoģisks mehānisms, kur tu nekad nesataustīsi tā vienkārši, bet šie simboli un šie bērnu stāsti mums palīdz ieraudzīt šīs apslēptās sajūtas. Un ja mēs runājam par kontroli, tad tur vienmēr ir arī saruna par bailēm. Un tad mēs arī vēlāk citās dienās runājam par viņu bailēm. Jo vairāk viņš būvēja, jo vairāk viņš stāstīja, jo viņa galvas sāpes atkāpās. Un principā šīs programmas laikā viņš
ļoti, dažas viņam ir vieglāk, nesāpēja. Es vienmēr prasīju vecākiem, vai ir bijušas galvas sāpes, viņi atbildēja, nē. Līdz ar to, tas instruments, šai ģimenei ir rokās. Viņi vispār dzīvo laukos, viņiem nevajag mūsu kraftineru kasti. Viņiem pašiem jāsavāc materiāli un jābūvē. Un to viņi arī tagad dara, es domāju. Lūk, un arī tev izējot no šīs stāsta uzdevums, metode mājās, un kā jau mēs te runājam, tu vari doties uz mežu ar saviem bērniem, tu vari braukt pie jūras, meklēt dabas materiālus, jo kraftiner ir daba mājās, mežs mājās, un būvējiet savus simbolus, stāstus. Bet kā tas notiek? Vispirms padomā par kaut kādu ģimenes sajūtu, par kuru tev ir ļoti svarīgi parunāties ar saviem bērniem. Katrs zina, kas viņam ir tas grūtais. Kādā ģimenē varbūt ir kādas lielas sāpes, par kurām grūti runāt. Kaut kas notiek, varbūt starp mammu un tēti. Kaut kas notiek, ko ļoti grūti parunāt ar bērniem, bet bērni to visu jūt. Tad šī ir tā lieta, kur tu vari noķert kaut kādu emociju, par kur tu varētu parunāt, lai visiem paliek vieglāk. Varbūt ir kādas bailes, par kurām ir jārunā, varbūt kādam ir kādas dusmas, ar kurām bērns varbūt netiek galā, un tad var runāt par dusmām. Tu pats sapratīsi, par ko tu gribi parunāt ar savu bērnu. Bet tad, kad tu esi sapratis, par ko tu gribi parunāt, izdomā stāstu. Un pats vai pati izdomā stāstus. Savā laikā, kad es vadīju vecākiem seminārus, tad vecāki domāja paši savus terapeitiskos stāstus bērniem, un tie ir tie īstie. Protams, tu vari nopirkt mūsējos, bet tavējie ir labāki. Izdomā stāstu. Izdomā stāstu ar varoņiem. Tu zini, kādi varoņi taviem bērniem patīk. Varbūt to piedzīvo zvēriņi mežā, varbūt to piedzīvo kādi filmu varoņi, varbūt to vienkārši cilvēki piedzīvo. Identificē šo notikumu, ieliec kaut kādos varoņu piedzīvojumā un izstāsti savam bērnam par šo emociju. Un šajā stāstā ieliec arī to, kā to var pārvarēt, kā to var pārdzīvot. Izstāsti, atļauj bērnam zīmēt, kamēr tu stāsti. Tu piedzīvos šo dziļumu, kā viņš savu zīmēšanu ir dziļāk, un pēc tam uzbūvējiet. Visi, kas tur esat, vai to ar divatā, vai jūs visa ģimene, uzbūvējiet šo sajūtu, vai baiļu bildi, vai dusmu bildi, vai kontrolas bildi, vai kaut kādu spriedzes bildi, jebko. Kas tev nāk par sāpju bildi, katrs uzbūvējiet. No smiltīm, no kokiem, no akmeņiem, no bluķīšiem, būvējiet. Un tad pastāstiet viens otram. Es tev apsolu, ka tu sadzirdēsi kaut ko tādu, ko tu nekad nesadzirdētu tādā ikdienas komunikācijā runājoties. Arī vakarā apsēžoties. Tieši būvēšana, tieši simboli dod šo. Tas ir tā kā tilts uz bērna sirdi, atver, un gal galā tev tā ir iespēja pastāstīt. Tev, savam bērnam kaut ko par sevi, caur šiem simboliem un būvēm, un notiek apmaiņa. Prasītos droši vien mazliet tādu, kā jau mēs precīzāk varbūt piemēru, teiksim, ja es kā vecāks, piemēram, iedomājos, ka ja maniem bērniem, piemēram, jādzird, pieņemsim, viņiem regulārāk jādzird tēti un mammas strīdi, pieņemsim. Tas būtu tas gadījums, par ko tu minēji? Jā, jo strīdi jau viņiem ir arī tās ir kaut kādas emocijas. Tas ir katram cilvēkam ir kāds stāsts. Mēs jau varam teikt, strīdi, tas ir ļoti slikti. Nestrīdiet. Un bērns, piemēram, ja viņš jūtas zinām nedrošību tieši to strīdu laikā, tad mēs varam aicināt, tad kas būtu tas, ko mēs viņu aicinātu būvēt, vai kas būtu tajā stāstā, ko tu minēji? Es darītu tā. Es tev vienkārši pastāstu, kā es darītu. Es darītu tā. Es pastāstītu savu, vienā stāstā pateiktu, ka man ir mans stāsts, kā mammai, par kaut kādām manu bērnību, vai par manām sāpēm, vai par manām grūtībām. Un tētim ir savs stāsts par viņa sāpēm, par viņa grūtībām, par viņa ciešanām. Un es teiktu, dažreiz tie stāsti tā sasitās, un mēs neko nevaram izdarīt pagaidām. Mēs vienkārši strīdamies. Un es zinu, ka tu nejūties labi tajā. Pamēģinām visi trīs uzbūvēt. Tētis, lai uzbūvē, kas ar viņu notiek tajā strīdā. Es uzbūvēšu, kas ar mani notiek. Un tu uzbūvē, kas ar tevi notiek.
Un pastāstīsim vienkārši katrs to savu stāstu. Mazliet piesiešos pie vārdiem, bet uzbūvē, kas ar tevi notiek. Pat man kā pieaugšana, tas īsti, tā kā es varētu tā tēvaini domāt, jā, kas ar mani notiek, bet beigās man priekšmetiski, man kaut kā materiāli jātēlo, kas ar mani notiek, iznāk. Zini, tad, kad tu domā, tu nezini. Tā jau ir tā kraftinera, teiksim, tā burvība, ja? Tu jau nevar to izdomāt. Bet tad, kad paņemsi šos materiālus, ja, un kad tu sāksi kaut ko radīt, ļauties tam procesam, tas vienkārši piedzims. Tā bilde sāks runāt, un tas arī ir tas skaistums, tas dziļums, tā patiesība, ka šīs bildes sāk runāt tavā vietā, un tev tad vajag pielikt vārdus. Un, tev kā pieaugušam cilvēkam vieglāk būs pielikt šim simbolam vārdus. Varbūt bērniem, kuri nav pieraduši, vajadzēs uzdot kādus jautājumus, bet visi grib stāstīt. Un es tiešām šo metodi izdzīvoju ar bērniem. Man tas ir ļoti svarīgi, lai es nestāstītu nevienam pekstiņus, jums arī, lai tas ir dzīves. Un es redzu, ka bērni grib stāstīt, un viņi stāsta dziļas, patiesas, īstas. Jā. Teici, visi grib stāstīt, es gribēju uzreiz piesēties. Visi izņemot tētus varētu tā būt. Un patiešām tie, kuri ir pieslēgušies šādai meistarklasē, es zinu, ka jūs noteikti esat arī drosmīgi cilvēki, jo tas prasa arī zinām drosmi saņemties un kaut ko tādu izmēģināt. Liekas, ko tad tiešām mēs visu pametīsim, ņemsim kaut kādas, piemēram, tur ēveļu skaidrs un liksim mūsu to konflikta, tur jūtīgo pusi. Tas liktos, tiešām mums galīgi nav ko darīt. Mājās, ja tas būtu kādā speciālista kabinetā, liktos, jā, tas ir kaut kā nopietnāk, vai ne? Bet mājās savā vidē, tas jau vien prasa tādu kā uzticēšanos un noticēšanu metodē, pieņemsim. Vai vienam otram? Arī. Bet, zini, es domāju, ka mēs esam tādā laikā, ka nemaz savādāk nevar. Ir jāmeklē šie rīki, šajā gadījumā spēlē balstīts rīks, lai mēs būvētu šo tiltu viens uz otru, jo mēs dzīvojam viens no otru pieaugušiem bērni aizvien tādā lielākā attālumā. Mēs vispār viens par otru jau vairs nezinām, jo katrs ir savās gaitās, un tā arī katrs dzīvojam kaut kā, un vēl digitālā pasaule šeit ir pa vidu. Un vienkārši neviens neko par otru nezin. Un bērnu traucējumi, statistika ir nežēlīga, bērnu traucējumi aug. Ir psihosomatikas, smagas, slimības nediagnosticējamas, bērns slimo, neviens nezina par ko, neviens nevar ārsts uzlikt diagnozi. Šie visi traucējumi aug, nervozitāte, depresija. To jebkurš ģimenes ārsts vai psihiatrs piekritīs man, ka tā statistika rāda, kad ir kaut kas jādara. Un kraftinera nāk kā spēle, kā metode, kā licencēta metode. Atgriezt bērniem bērnību, tiesības būt bērniem, dzīvot, un mums pašiem arī būt bērniem veselīgi. Bet norezumēšu to piemēru, cik es to sapratu. Tomēr. Tātad, praktiskais piemērs. Teiksim, ņemsim tā. Vecāki ir nobažījušies, kā varbūt man būtu bijis, kā bērni jutušies skaļu ģimenes strīdu, pieņemsim, laikā. Vai viņus tas ir kaut kā ietekmējis, vai viņi jūtas varbūt par to vainīgi, vai viņi ir nobijušies, ka viņi varbūt tagad šķirsies, vai tam līdzīgas lietas. Un tad mēs it kā to sarunu uzsākam netieši caur līdzību stāstu, kas kaut kas līdzīgs varētu būt noticis ar Režu ģimeni mežā. Jā, piemēram. Jā, un paralēli šim stāstam ir top neliels zīmējums, un savukārt pēc tam mēs aicinām uzbūvēt to, ko pats bērns līdzīgu vai ir vai nav izjutis jau no kādiem materiāliem, telpiskiem, vai ne? Ko viņš jūta tajā strīdā? Ko tas ežu bērni? Vai es parasti bērniem prasu, tev arī tā kādreiz ir bijis? Un viņi saka, jā, būvē. Kā tev ir bijis? Un tad viņi sāk būvēt. Jā, lūk. Šī ir tā praktiskā daļa, un izklausās, ka arī lielākais vilinājums ir līdzīgas metodoloģiju noklausoties, piekrist, ka tā ir laba, bet tā arī neizmēģināt. Es pats esmu darījis ar ļoti daudzām metodēm, ko es esmu uzzinājis. Un tāpēc tādā vai citā modifikācijā savā radošumā tiešām mēs novēlam to arī īstenot. Un jāpiebilst, ka ja ir kādi precizējoši jautājumi, vai ja gadījumā ir kādas jau izdevušās vai mazāk izdevušās pieredzes, info@kraftinera.net ir tā pati e-pasta adrese, no kuras jums nāca tātad saite par šo te mūsu mini meistarklasi. Uz to arī varat to droši
atrakstīt. Un uz no šīs pašas e-pasta adreses arī jums nāks tātad aicinājums uz nākošās nedēļas pirmdienas vakara tikšanos, kad mēs jau mazliet vairāk pieskarsimies pieaugušo iekšējās pasaules būvēšanai. Lūk, un tad tas nozīmē, ka šī jaukā pusstunda mums tuvojas noslēgumam, bet arī noslēgsimies viņu ar kādu praktisku brīdi. Jā, es gribētu arī pateikt jums paldies, ka jūs visi pieslēdzāties un bijāt šajā pusstundā. Un es priecāšos, ka mēs varēsim satikties katru pirmdienu šādi 8, iekārtojot šo laiku. Es domāju, ka mēs iesim tikai dziļumā, bet noslēgt es vienmēr gribētu ar kādu praktisku vingrinājumu sev, priekš mums pieaugušajiem. Jo pa īstam tu ārsts savā ģimenē var kļūt tad, ja tu esi kļuvis ārsts pats sev. Un šīs metodas, kuras es jums uzdāvināšu, mūsu katras meistarklases beigās, saucās tā arī kļūsti par ārsts pats sev. Un tikai cilvēks, kurš iet šo ceļu, mācās sevi dziedināt, iepazīt, satikt, runāt ar sevi, viņš var saprast arī tā otra cilvēka, tā mazā bērna šo iekšējo ceļu. Jo mūsu bērni ir vienas lielas emocijas, un viņam ar to kaut kā jātiek galā. Un ja viņam nav kāds ar ko parunāt, tad viņi bieži vien noslēdzās. Paliek tādi iekšēji paralizēti, nedzīvi. Bet, lai tu varētu to dzīvību atnest pie saviem bērniem, atnest vispirms pie sevis. Un tāpēc es tev gribētu uzaicināt uz tādu mazu, klusu meditāciju, sarunu ar sevi, pārdomām, kurā tu vari vairāk atvērties mīlestībai, tam, kas ir pats dārgākais. Mīlestībai, dzīvībai, labajam sevī. Bet tad, ja kaut kas tev ir salūzis, šis var būt pirmais solis cauri salūzumam, lai atgrieztos atkal tur, kur viss ir sācies. Mīlestībā, dzīvībā, patiesībā, tādā dzīvā kontaktā ar sevi. Un, lai tu piedzīvotu šo mazo meditāciju, tādu pārdomu brīdi, atrodi vietiņu, kur tev ir ērti. Ja tu esi virtuvē un mazgā traukus klausoties mūsu, noliec mazlietiņ šos traukus, noliec visu. Jā, noliec, apsēdies. Mazlietiņ laiks tev, tās būs tikai dažas minūtes. Tas ir laiks tev. Un arī mūsu kraftineru nodarbībās mēs bērnus aicinām uz šādām, es viņiem parasti saku, ejam pagulēt mazlietiņ, pasapņot. Viņiem ļoti patīk. Lielākai daļai bērnus ļoti patīk. Un es biju pārsteigta arī pusauģiem nometnē. Viņi satina savas sedziņas, iegūlās un viņi gribēja vienkārši pabūt bišķi ar sevi. Viņiem patīk tas. Un arī es ticu, ka patiks tev. Tāpēc apsēdies, atbrīvojies, atrodi vietu, kur tu vari viegli elpot. Nu, dosimies ceļojumā kopā, tavā iekšējā pasaulē. Un iesāksim šo ceļojumu ar to, ka tu mazlietiņ brīvi elpo. Jo bieži vien mūsu ķermenis ir ļoti sasprindzis, un mēs jau vairs vispār to nejūtam. Un tāpēc dziļi elpo, un ar izelpu ļauj tai izelpai no iekšpuses iet caur tavu galvu, caur kaklu, caur pleciem, caur muguru, vēderu, un tevi no iekšpuses atbrīvot. Un tu jūtīsi, ka tu vari sevi atbrīvot. Vairākas reizītes tā ieelpo dziļi, un ar izelpu ļauj tai gaisa plūsmiņai, siltajai iet cauri tavam ķermenim no iekšpuses. Tā kā tāds maigs vējiņš pieskaries saviem ķermeņa orgāniem, mazliet atbrīvo sevi, lai tu vari satikt sevi, sajust, būt dzīves. Ieelpo, īpaši ielaid šo izelpu tur, kur tu jūti, ka tiešām ir spriedzes. To var sajust. Citreiz spriedzes ir tik daudz, ka tur sākas sāpes. Ja tu zini, ka tev ķermenī ir kāda vieta, kas sāp, tad ar izelpu vienkārši pieskaries, atbrīvo. Zini, mums visapkārt ir kāda lieta, par ko mums nav jāmaksā nauda. Viņa vienkārši ir. Tas ir gaiss, kur tu elpo. Un tā ir mīlestība, kur ir visapkārt. Un tu vari
atjaunot sevi, piešķirot mīlestībai krāsu. Mūsu iztēle ir ļoti spēcīgs dziedinošs rīks. Kādā krāsā priekš tevis ir mīlestība? Iedomājies, ka tā krāsa tev ir visapkārt, pilns gaiss paliek. Tieši tādā krāsā, kā priekš tevis ir mīlestība. Dzeltens, sarkans, zils, zaļš. Katram tas var būt pilnīgi savādāk. Piepild gaisu ar šo krāsu un ieelpo to. Ieelpo mīlestību. Tā neko nemaksā. Tev ir tikai tā jāatveras. Ieelpo un ļauj mīlestībai plūst tavā ķermenī. Varbūt kā ūdenim. Varbūt kādam biezam krāsas veidojumam. Kā tu jūti? Ļauj viņai plūst tavā ķermenī. Galvā, kaklā, plecos, vēderā, kājās. Ieelpo un ļauj plūst šai krāsai tevī. Piepildies ar to. Un turpini tā elpot, piepildīties ar mīlestību, bet es tev vedīšu tālāk. Pamēģini atrast savā atmiņā, domā to bērnu, ar kuru tev iet grūtāk kā ar citiem. Varbūt grūti, varbūt grūtāk. Un noliec viņu savā priekšā. Bet turpini ieelpot savu krāsu, savu mīlestības krāsu un noliec viņu sev priekšā, savā iztēlē un paskaties uz viņu no malas. Ziniet, bērni bieži savā ievainojumā arī mums pieaugušiem nodara pāri ar saviem vārdiem, ar uzvedību, ar savu kaut kādu ietiepšanos. Paskaties uz šo savu bērnu, kurš tev arī noteikti darīs pāri, radīs spriedzi, ievainojumus. Paskaties uz viņu un vienkārši piedod. Piedod. Un šis ir ļoti svarīgs akts. Piedod viņam, viņai. To ievainojumu un grūtību dēļ, ko nes šis mazais cilvēks sevī. Piedod. Tas ir ļoti svarīgs sākums šim ceļojumam kopā ar Krafteneru. Uzbūvē sevi no iekšienes. Un ejam vēl tālāk. Ja bērni mums dara pāri, ja viņi ir grūti bērni vai grūtāki, tad droši vien arī tu, kā vecāks, kaut ko līdz galam neesi izdarījis. Varbūt tev pietrūkst laika, lai kopā būvētu un runātu. Varbūt tev pietrūkst zināšanu, kā vispār būtu jārunā. Varbūt tu nezini vārdus. Varbūt tu nekad neesi teicis, tu man esi svarīgs, un es tevi ļoti mīlu. Varbūt tev nav bijuši vārdi, kā apstiprināt, ka bērnam ir talanti, ka viņš ir vienreizējs, unikāls. Jo tev neviens nekad neko tādu nav teicis. Varbūt, bet tad tu vari palūgt piedošanu. Un sākas jūsu satikšanās savās domās. Nav jāskrien pie bērna un bērni jāapgrūtina ar savām iekšējām pārdzīvojumiem. Bet tagad paskaties uz šo mazo, kurš tavā iztēlē stāv priekšā un pasaki piedod. Piedod. Un tad, ja tu jutīsi, tu aizies pateikt arī pa īstam. Piedod par to laika trūkumu. Piedod, ka man pietrūka to vārdu priekš tevis labo. Piedod, kad es pats vai pat esmu tik ievainots vai ievainota, ka man pietrūkst šo iespēju tevi satikt, instrumentu tevi satikt. Pieņemt, ka es vairāk aizskaitinos, kā saka, kaut ko tev labu.
piedod. Un ejam vēl tālāk. Pasaki paldies par to, ka šis mazais cilvēks ir tavā ceļā. Pasaki paldies par katru cilvēku, kurš ir tavā ceļā. Jo par meistariem mēs kļūstam, pateicoties tiem, ar kuriem ir grūtāk. Par īstu meistarīgu audzinātāju tu kļūst pateicoties tiem, ar kuriem tu kopā ej kādu ceļu. Pasaki paldies par šo ceļu. Un izvēlies, pieņem lēmumu, visstiprāko lēmumu, kādu var pieņemt cilvēks. Izvēlies mīlēt, pat tad, ja tev ir grūti. Un tad, ja tu iesi šādu ceļu katru dienu, tu jutīsi, ka kaut kas mainās. Un būvēt kopā paliek vieglāk. Ej, būvē, stāsti, satiecies, mīli, tici, saki labu. Jo katrs tavs labais vārds, katra tava ticība otram cilvēkam, tavam bērnam vai tavam dzīves draugam ir spēcīgāks rīks kā negatīvisms, kā neticība, kā negatīvu vārdu teikšana. Tāpēc mīli. Un sāc vienmēr savu būvēšanu ar šo iekšējo pārdomu vai pārmaiņu meditāciju. Un tad dodies pie saviem bērniem. Un uzraksti mums par savu pieredzi. Mēs noteikti būsim priecīgi, vai ja tev ir kādi jautājumi, droši raksti. Un tiekamies jau pēc nedēļas Kraftiner dzīves laboratorijā, kad mēs parunāsim, kā tad Kraftiner darbojas kā terapeitiska metode pieaugušajiem, un arī to tu varēsi izdzīvot pats vai pati. Paldies jums!